Arni, pirmkārt, labdien, un saka, lūdzu, ir otrā diena, ir fināla diena. Kādas ir tavas sajūtas pēc vakardienas, pēc atlasēm? Ļoti patīkams sajūtas, jo labi atlases. Es tiešām neesmu sekojis, kurā grupā kāda komanda ir izvirzījusies, bet ja mēs skatāmies kopumā, tad man liekas, ka pasākums ir izdevies par vairāk nekā par 100%, kā es biju plānojis. Tev ļoti daudz, kā redzams, ir meitenes nemitīgi dzīvo apkārt. Saka, lūdzu, vai tā ir tava ikdiena? Nē. Vai ir kaut kādas emocijas arī par to, ka reāli jūs atrodaties pašā Rīgas centrā pie Brīvības pieminekļa, vai tas dod kaut kādu papildus tādu energizēru? Vakar tiešām tā bija vakarā. Tur jau cilvēki jau daudz sapulcējas vakarā, un tad, kad jau iesildījāmies, padankojām, pamētājām pie Brīvības pieminekļa, bija Rīgi normāli, patīk, Rīgi krūti. Tātad, dāmas kungi, šo cilvēku atceraties, viņš nevienu reizi vēl uzvarēs kādā no slam dunk konkursiem, lai veicās. Paldies. Okay. Saka, lūdzu, kā tev liekas, vai šis ir tas pasākums, kas pilsētai Latvijā ir vajadzīgs, un kā tu skaties uz šo visu nākotnē? Es domāju, ka pilsētā tas ir noteikti vajadzīgs. To apliecināja pilsēta atvēlot pašu ekskluzīvāko vietu. Mērs bija atnācis, apskatījās, viņš bija sajūsmā, paprasīja vēlreiz, cik tas viss maksā, un ar domu, ka jātais vēl. Tā kā jācer, ka tas attīstīsies tālāk. Jā. Tātad, dāmas kungi, mēs esam uz pareizā ceļa, mēs esam tajā virzienā, lai šāda veida pasākumi mūs iepriecinātu arvien biežāk un arvien vairāk. Tā kā paldies par sarunu un cerams, ka nākošais gads būs varbūt arī 20 laukumi.